pirms kādu laiku runājām par to, ka būtu feini varbūt ieviest tādu lietu kā piedestālu, Apple piedestālu. Redz, šī jau ir viena lieta, kāpēc mēs gribējām šādu ierakstu veidot. Jā, jo reiz gadā mums tev vajag satikt. Es domāju, ka daudz vispār ir pēc tās sezonas, cik sapratu, tur bija kāds, kurš labāk bija izlasījis nolikumu. Bija kāds, kurš bija arī izlasījis un saprata. Pirmais posms arī bija bišķiņa izgāšanās, bet pāriem bija vēl lielāka izgāšanās. Ja Kristofers Bērziņš Smeceres Silā uzvarēja bez intrigas un žāvājoties un garlaicīgi, tad šeit viņam trīcēja kā aizstartā. Man pirmais jautājums, ko tas nozīmē, kas tas būs? Tiešām vai man no ozona būs jāizstājās? Tas nozīmē, ka ir jauns gads, jauna sezona, vecā gada reitings. Mums ir tāds goda reitings uz pirmo posmu, bet mums cīņa sākās no nulles. Var droši teikt, ka ir tāda gandrīz viena filma paudze nomainījusies. Šodien Bukmešs ir ļoti labā vietā atnācis. Pasieties, ir gan izvēl mešs ar palmām. Tas tāpēc, ka daudz gatavojās skriet kaut ko siltāku, un gatavoties kaut ko siltākam, mēs arī noteikti gatavojamies arī jaunajai Stirnbuka sezonai. Un tāpēc mums šobrīd ir tāds diezgan interesants saruna temats par to, kā mums ir gājis pagājušajā gadā saistībā tieši ar nolikumu izpratni, kā ir gājis dažiem komandas dalībniekiem, kuri ir organizējuši savas komandas kodolu, kur ir taisījuši vienu komandu, divas komandas, varbūt nākotnē 3 komandas, kuries piedalījušies dažādos, principā visos skrējienos. Un parunāsim par to, kas būtu interesants vai kas būtu jauns, ko mēs varētu ielikt jaunajā nolikumā un kā tas viss varētu iztīties arī dzīvē. Un, protams, atskatoties to, kā ir gājis pirmajā gads, kad notika tāda lieta kā iedzīšana, kas daudziem joprojām paliek atmiņā ar to, ka viens ķēra otru, un daudziem paliek atmiņā no tā, ka pēc 20. palaida veselu baru ar cilvēkiem, un no tā tev bija jābēg tā kā no, ja kāds bija Spānijā uz tiem tomātiem vai pēc buļļiem, tad, principā bija sajūta tāda, ka tev dzīsies viņi pakaļ līdz pašam, Mežezera dziļākajam galam. Tā kā, jā, par to, kas pie mums šodien šeit ir Rimants. Sauksim tā, ka Rimantu izpildīt, tad ir Reinis. Reinim šodien ir svētki, vārdienā, daudz laimes Reini. Tā kā klaidīsim gaisā, noteikti būs tev vārdiena. Un ir Jānis, kurš mums zina visu par visu. Jā, principā visi noteikti pazīstam, ka savā mērā Jānis zina visu no tā, ka viņam visvairāk kedis ir Latvijā mājās. Un Reini savukārt visi pamanījuši to, ka viņam joprojām ir ļoti, ļoti sirsnīgs sponsoru apzīmējums uz miesas, ko man bieži vien daudz saka. Daudz zina, ka ir 2 tādi skrējēji, bet es vienmēr saku, bet viens ir īstais skrējējs, kurš neizceļ startu, bet viņam vienmēr viņš ir nozīmolots. Gaidīsim kādu vēl nākamajā sezonā, varbūt tādu pašu avantūru. Jā, tā kā pagājušā sezona mums sākās jautri, vidū bija vēl jautrāk un beidzās arī ļoti jautri, tad tas mīļais jautājums par to, kas bija tas, kas jums palicis atmiņā no šī 2025. gada sezonas, kas bija ļoti interesants Stirnbukam, Rimant. Viennozīmīgi tas bija Lietuvas posms, pirmo reizi 100% ārpus Latvijas. Jauna pieredze, jauna zināšana, cita noteikumi, cita valsts, cita teritorija. Sākot ar to, ka daudz partneri nedrīkst tur tirgoties, jo tā ir tehniski tā ir cita pasaule. Un ļoti patika. Ne pat trasi, bet trases platums bija tāds, kāds viņš bija. Bet tas, ka tā vide Ainavā bija kaut kas pilnīgi savādāks, tāds tā kā ne no šīs puses un ne no Baltijas valstīm. Bet tā lielākā sāpe ir, mums sezonas beigās bieži vien prasa, kāpēc atkal nav Latgalē, kāpēc nav Munameģī. Mēs labprāt katru gadu taisītu 2-3 posmus Igaunijā, Lietuvā, Opekalnā, bet mēs skaidri zinām, ka uz to maču atbrauks 1000 dalībnieku mazāk kā uz maču Carnikavā vai Salkrastos. Un tad, kad mēs to pārvēršam biļešu dalības maksu ieņēmumos, tad tā arī ir atbilde, kāpēc mēs to varam atļauties. Mums ir viens tālais posms gadā. Bet Lietuva bija patīkams izņēmums, jo tas nebija nekāds tālais posms. Tas bija, man liekas, kad
ja rēķina no Rīgas, tad viens no tuvākajiem posmiem šai sezonā. Nu tā, vienkārši ģeogrāfija. Attālums līdz jā, bet ja mēs taisītu posmu Kaunijā vai Viļņā, tad būtu savādāk. Nu tā. Reini. Jā, man tagad pilnīgi aizvirzīja no manas sākotnējās domas, jo tiešām es Sāku to, ko domāju sākumā. Tā Lietuva bija ritīgs regbijs, tas ir uztīšanās, tas trasa šaura, bet skaisti. Tad, varbūt, ja tieši mans personīgais piedzīvojums, tad es atceros to kāpienu tajā Mežezera kalnā, kas ir pie Pļaviņām, un tas bija pēdējais ātruma posms un pēdējais izmisīgais mēģinājums savai komandai sakrāt punktus. Es pat kāpu ar nūjām, viss skrēju, un tad, bet visu, ko es redzēju tikai saulespīdu acīs, tā kā paradīzē kāpju, bet labi, ka laicīgi ieraudzīju kaut kādā lielā dibenā, gandrīz ieskrēju, un labi uzkapāju, bet pēc tam bija pilnīgi beigts, jā, varēja tiešām pateikt no paradīzē. Jā, skaists posms, un es nenožēloju neko. Es panojos un pēdējais posms. Jā. Kārtīgi. Jāni? Pirmais posms noteikti. Ir visādi bijis Stirnbukā, ir bijis lietus, ir bijis, bet šāds. Es atceros, mēs braucām, es kā tagad tiešām atceros, mēs braucam uz posmu, un visu laiku tur, protams, filmējam un fotografējam, un šausmas. Un es biju pilnīgi pārliecināts, ka posma nebūs. Es visu laiku tur bubināju kaut ko, ko mēs griežam riņķī, kāda jēga, viņš atcels, un viņš atcels visu laiku, jā. Bet, norakāmies, pa dublīšiem, un tas bija kaut kas, prātam, neaptverams īstenībā. Es neesmu baigās starā par skriešanu augstumā un tādā sauksim tā, to pat nevar nosaukt par diskomfortu. Bet nomaucām, un otrs, protams, Pebren, mans, gandrīz vai jāsaka, mans dzimtais posms, jo man mamma nāk no tās puses, un tieši viņas skolas ēka arī bija sacensību centra galvenā ēka, man mamma tur kādreiz mācījās. Un man turpat netālu ir lauki ar visiem tiem lietiem un ūdeņiem un plūdiem. Tā kā man īstenībā visvairāk atmiņā ir 2 lielākie sūdi, kas notikuši. Vienā bija sniegs un vienā ūdens līdz ausīm. Bet kā mēs sakām, vienmēr atcerās jau lielākos sūdus. Jā. Atcerās to, kas spējās. Jā, manuprāt, arī man, kā Jānim, pirmais posms. Bet viņš man palika īstenībā pat vēl viena lieta atmiņā, kad tur skrēja mūsu viens no UTMB. Uzraugiem tāds Džeremijs skrēja vienu distanci. Un, tas, kad es paspēju startu ar bērniem, tas bija arī fantastisks, tāpēc, ka tur sastrēgums bija kārtīgs, bet es skrienot bildēt, ko es parasti cenšos ielīst tādā vietā, kur nav. Es skrēju un uztaisīju tādas kontrolas šāvienas un sapratu, ka man fotoaparāts nestrādā. Un tad tajā brīdī nonāca tā, ka man pretī skrēja cilvēki, kuri man jābildē. Un es stāvu to kameru rokās un es varu paļāviens. Man jums jāsaka, ka diemžēl es jūs nebildēšu. un tas bija, bet tur bija ātrs zvans bija, un tad man pateica, ka vajag bišķiņ padauzīt to kanonu. Vecais triks nostrādāja, ka viens mazs sitiens bija un atlec vaļā, un tā kā, bija bildes arī. Bet un tas pats posms bija tas, kad tur notiek Vilkačs maratons, un kad tu ej pa to trasi, un tu saproti, ka te mēs skrienam kādreiz, kad ir karsts, un tagad tu skaties, ka tur skrien, ka tur ir sniegā, un tie cilvēki skrien, un daudz nezinu tos noskrējienus. Tas viens slīpais bija noskrējiens, kur mēs nācām augšā, es nācu pretī, un es saprotu, ka tur nevajag jums tādā tempā nesties, jo jūs nesavāksieties, un tur cilvēki gāja pa labi, pa kreisi, pa tiem grāviem, tā kā man likās arī tā, ka... Bet, viss. Un tā episkās skats bija, ka mēs aizgāja atpakaļ uz sacensības centru, tagad bija visi novākušies. Tās mašīnas tā lēnām kaut kur kustās, kāds mēģina tikt no tās pļaus ārā. Un vēl finišā nāk daži cilvēki, tā kā brien pāri. Tas bija, man liekas, tāds, man liekas, kad pilnīgi tāda filmas cienīga tāda epizode, kur tā būtu jāsarunā ar laika veici, lai normāli iekapā, tad jāsarunā vēl tādu dubļu, lai tur sastelē kaut ko, un tad vēl jāsarunā tādu, kas būtu tādu novārtījušies dubļos, lai nāk uz finišu. Tu negribi atklāt, ko tas UTMB Džeks teica, kā viņam gāja? Zin kā ir, nē, viņš nebija. Zin kā redzot to, ko viņš šobrīd dara, kur viņš skrien, viņš nebija pār. Viņam bija jautājums tikai man, vai viņš ir pareizi uz trases. Viņš man prasīja. Es teicu, ka jā, jo viņš skrien, viņš patiešām,
viņam tas temps bija atskrējis. Viņš neskrēja mākslā pilnā jaudā, bet tā, redzot, kā viņš ziediņu uzskrēja, tad mēs gājām skriet Siguldā. Ja, kad es teicu, ka tur augšā jāskrien, viņš vienkārši aizskrēja. Es tā kā ievilku elpu, es biju pie pirmām trepītēm beigās. Kā, nu. Bet jā, tu zini, ka viņš prasīja 2 dienas pirms gongs. Nē. Siguldā. Nē. Siguldā spīd saulīt, diezgan labs laiks. Viņam tāda lapeņa, kur viņam tāds checklists viņš prasa. Kādi jums sūdi Latvijā ir? Cilvēki kaut kādi dusmīgie, kas tur protestē vai tur marķējumi rauj. Nē. Dzīvnieki. Bīstam dzīvnieki. Nē. Laikapstākļi. Nē, kādi laikapstākļi. Jā, tā kā. Dabujāt. Jā. Varbūt sākam uzreiz par to, kad kā Reinim attiecīgi jautājums un Jānim. Kas bija tas, kas pagājušajā sezonā patika un kas bija tas, kas nepatika saistībā ar nolikumu? Tīri no tā, kā komanda bija jātaisa, varbūt vairāk vajadzēs uzturs, varbūt vajadzēja vairāk lūšas iekšā, varbūt viss bija ok. Varbūt es neteiktu, ka man patika tas pagājušā gada tāds revolucionārais nolikums, kur viss bija samainīts pilnīgi ar kājām gaisā. Bet uzreiz parādījās tāda iespēja, ka neviens to nespratīs, konkurenti to nespratīs, kas tur vispār jādara ir tagad. Un tad mēs to varam izmantot tādu pavasara tādu periodu, kurā visas komandas vēl guļ, komandas nav atapušās un teiksim, nav aizsūtījuši distancē vāveres vai skolēnus, jo pirmo reizi skolēniem, ne vāveriem vispār pirmo reizi parādījās, ka iespēja savai komandai palīdzēt, bet skolēniem agrāk bija kaut kādi 100 punkti par katru skolēnu, un tad tas, tu vari aizsūtīt vislēnāko skolēnu. Tagad jau parādās, ka tas skolēns var pelnīt gandrīz tās pašas punktus kā pieaugušie zaķi un tam līdzīgi. Un tad, pirmajā posmā tur Jānis laikam skrēja, un pirmo posmu sniegaino, un tad Jēkabpilieši tur skrēja, mēs tur aizsūtījām arī ne paši stiprākos, bet tur bija kaut kāda robi, un pēkšņi otrā vieta mūsu komandai, un es domāju, ka tas lielā mērā tāpēc, ka daudzas komandas bija iemigušas. Jā, okay, bet tas nozīmē, ka jūs dabūjāt parakties dziļāk, kuri jums tie skolēni vai kādu skolēni iemotivēt, lai... Jā, mums bija iepriekšējā sezonā visādi lēnie divplākšņi. Tur skolēni, kādi pagadās, bet pēc tam mēs tā jau tā, kad nolikums tika publicēts, mēs sākām apzināt savā vidū, kas jau esošie skolēni, kuri var tā kārtīgi skriet. Daži gan gribēja skriet uzreiz zaķi, nevis skolēnu distanci, bet tad mēs piesaistījām tur mums tādam Jānim Olagaovičam tur bija tāds jaunais čoms, jaunais talants Adrians, kas ir Latvijas rekordists savā vecuma grupā stadionā, un viņš tur skrēja pirmo posmu ar savām stadiona kedām, viņam pat nebija tādas īsti taku kurpes, diezgan švaki viņam relatīvi pret sevi gāja, bet, labi, vismaz nopelnīja kaut kādas punktus. Tas arī, mēs tā kā pirmais posms arī bija bišķiņ izgāšanās, bet pāriem bija vēl lielāka izgāšanās. Es domāju, ka jūs arī sapratāt to, ka ir vērts paņemt arī tādu pašu asfaltnieku, lai viņš noskrien galvenais. Otrs, ka tas jaunais ir noteikti, zin, kā viņš pirms tam skrējas kaut kādā apli, viņš izdomāja, wow, es varu iet iekšā kaut kādā mežā, varbūt tas būs savādāk, varbūt interesantāk. Jā, mēs cerējām, ka tas stadiona pamats tomēr ir pietiekami spēcīgs, lai viņš arī takās varētu sev parādīt. Jā, bija tur pirmā dubļa nogāze, bija pilnīgi tāda nereāla priekš viņa, un varbūt tas sniegs bija mazliet pat raka priekš viņa, bet tad jau sniegs izkusis, un tad jau bija labi. Jā. Kā Jāni, kā jums gāja? Mums jau gāja baigi vienkārši patiesībā, jo mūsu komanda MySport Ogre, mēs jau īstenībā baigi viegli tam visam pieejam. Mēs braucam uz Stirnbuku un tur baigi nenodarbojamies bago matemātiku. Mēs vienkārši braucam skriet un kaifot. Bieži mēs to komandas sastāvu lipinam kopā izrietot no tā, ko mēs darīsim visā sezonā. Tā kā man pagājušā sezona tur sanāca šo to paskriet ar veco ļaužu stadionu Gonkās. Tad, attiecīgi, es skrienu īsās tur, un kāds, kurš var, kuram ir lielāka plauša, tas uzskrien kaut ko garāku. Mums jau vienā brīdī bija galvenais, lai vienkārši visi atbrauc uz mačiem. Bet par to, kas patīk, kas nepatīk, es kaut kādā ziņā nedaudz tur stāvēju klāt visai tai putrei, kas tur tika savārīta pagājušajā gadā, un man jau liekas, ka bija baigi labi, jo uzreiz jau jāsaka, kāpēc tās izmaiņas man likās, kāpēc viņas bija vajadzīgas, sevišķi komanda ieskaitē, jo
man kaut kā likās jau pēdējos gados, ka tajā komandas cīņā tā lielā interese beigās sanāk bija tikai tur kaut kādām top 3, maksimums top 6. Un tā 40, kuras arī bija arī tajos gados, mēs neviens viņas zinājām, nedzirdējām. Un arī viņiem pašiem tā interese noplok, jo nu jā, un tad sanāca to visu sajaukt tajā lielajā kokteilī, un cik es veikalā, jo redz, man jau veikalā sanāk ar tiem cilvēkiem tikties ikdienā. Un es vienmēr viņiem jautāju par to, nu kā ir un kā patīk, kā nepatīk. Tad tādi cilvēki skrējēji, kurus es vispār redzējis, tur nebija, ja, kuri skrien kaut kur pa 50, 60, 70 vietām, bet viņi kaut kādā ziņā jūtās iesaistīti tajā. Ja viņi arī ir komandā, viņi kaut ko tur kombinē, kaut ko skaitļo, kaut ko tur redz tajos skaitļos, ja, un tā tālāk. Man liekas, ka tādā kontekstā tas ļoti labi nostrādāja. Kas nepatika, nav tā, ka man kaut kas baigi nepatīk. Zin, kā jābūt Stirnbuks. Stirnbuks jau vispār ir tāda firmas zīme, un tas ir labi, ka mums vispār tādas gonkas ir, un mēs braucam un kaifojam. Bet jā, kaut kādas izmaiņas es varbūt, ka nelielas gribētu arī šī gadā, bet es nezinu, kā mums tā saruna šodien iegriezīsies. Man jau arī liekas, ka pēc tik lielām pārmaiņām, kādas bija pagājuši gadu, vēlreiz kaut ko radikāli mainīt, lai gan nebūtu īsti pareizi, jo tie cilvēki, viņiem ir jāprot ar esošo, nedaudz viņš jāpielabo. Jā, tur ir, kā Reinis teica, dažas nianses, bet gan jau par tām runāsim vēlāk. Bet man viss patika, un cik es ar savu komandu runāju, mums tur viss bija ļoti labi. Un, jā, tā kā ļoti labi. Un kaut kas no tāda, kas piemēram trūka, tā, ka tu saproti, bācis būtu, kaut vai te pašā saka, tās 40 vieta, viņa varbūt netika izcēlta tā ārā, bet varbūt tā 40 vieta, vispār tā 40 komanda radās tāpēc, kad bija tāda komanda līga. Ja nebūtu tāda komanda līga, varbūt viņi iespēja vispār tur braukt. Tie paši 5, 6 cilvēki viņi brauktu. Nesavāktos kopā, piemēram, 8 vai neatrast tur bērnu savā klasē vai neatrast kādu lūsi, kas skrien. Pirms tām izmaiņām es jau uzmetu acis, cik tad ir tās pilnās ieskaites. Pilnās ieskaites arī bez izmaiņām, manuprāt, tur bija tuvu pie 50 komandām. Tik daudz, ka te 40, 50, varbūt ir bieži nav pilns sastāvs, un viņi tur atbrauc uz mačiem 3. Bet tās komandas skaits arī līdz šim bija ļoti liels. Vienkārši neviens jau tur baigi neskatījās tālāk par savējo, kas tur vēl apakšā skrien. Komandu daudz bija arī iepriekšējos gados. Bet iepriekš viņas vairāk tika matemātiski skaitīts, un īsti neviens tam nesakoja, manuprāt. Tas nebija svarīgi. Jā, tas nebija svarīgi. Jā. Bet mērķis jau bija, iegriezt to ballīti visiem. Un ne tikai tādā kontekstā, bet arī mēģināt kaut kādiem tur draugiem, ģimenēm, kaimiņiem, darba kolektīviem, kaut kādām kompānijām iedot šo message, ja, kad man vispār liekas, kas var būt labāks kā kolektīva motivācija, kā ballīte Stirnbukā. Ja. Cik var dāvināt kaut kāds plasmas spaiņus un pildspalvas un blociņus, un varbūt uzdāvināt viņiem visiem abonementu uz sporta sacensībām. Tas būs varbūt. Tu esi vienu posmu, lai atnāk pamēģini, kas tas ir. Var noiet pārgājienā, jo tu nevari noskriet vāveri, noiet ar nujām un ar termosu un ar, nezinu, tas ļoti vienkārši. Jā. Un vēl atgriežoties pie tā, ka tās komandas parādījās, kā liekas, tāda sajūta ziņā, tā, kad tu skrien, piemēram, tā kā bija tas sākās mazie play-offi, sākās mazie play-offi. Bija tā mazā sajūta, ka tu sacenties tieši ar Eku, tu zini, tagad es skrienu šajā gonkā tīri pret to komandu, tas ir šis skrējējs, un tad viņi mēģina tā kā paķert, noķert vai savā vecuma grupā. Bija tāda sajūta, ka sākās mazie play-offi vai nē? Vispār laikam tas pat tā nebija pēc nolūkuma domāts, ka skrējas sacenšās, bet mēs gan pirms tam attiecīgā ceturtdaļfināla jau salikām, tu skrien pret šo, tur kaut kāds aizpalikam skrēja Vāveris pret Rudolfu Leimani, un viņš man mazliet par dažām sekundēm apzina. Un tad mēs tā salikām, tev ir jāapzina šis, un, teiksim, Ilona Daģe mūsējā spēcīgākā, viņa varēja tur Jēkabpilieti vienu, nevarēja distancē apsteigt, bet mēs viņai likām, bet apsteidz viņu ātrumposmā un nopelna vairāk punktu par viņu. Un mēs tā salikām, un pēc tam, kad bija reportāža atskats, mēs arī tur salikām, it kā
tas pret to vinēja. Teiksim, Multis Klepers pret Dainu Limanānu šoreiz zaudēja. Bet tas pret to atkal vinēja. Arī tas nav tā domās nolikumā, bet mēs salikām, lai būtu interesanti pašiem. Jā, es saku, tas savas mikro tādas sacensības, ka jūs paši nevis vienkārši domājat, ka es tagad skriešu spēcīgāk šo posmu, bet varbūt tieši tam vajag pamainīt citu grupu, jo tur man pretī būs šis. Labi, jo arī nekad nezinu, ko viņi liks pretī. Tagad tas var bija savā veidā tāds, tajā brīdī, kad viņi pieregistrējās, viņi arī var nomainīt, kurā brīdī no sērijas to cilvēku. Jā, tieši tā. Tas arī tāds. Jā, bet laikam, tas nebija baigi izdevīgi mainīt. Okay. Pēdējos posmos, kad izšķīrās jau katrs punkts, es domāju, ka tur tās komandas šo to pakombinēja, kas skries kuru distanci, jo tad tur bija varbūt svarīgi. Bet, mēs sākoties tiem izteiktajiem play-offiem, mēs, protams, skatījāmies, kas mums nāks pretī. Jāsaka, godīgi, visas 3 reizes mēs baigi smagi iebraucām auzās, jo tur bija šī matemātika, arī bija jāpieslēdz. Un mēs tā kā to matemātiku tur neko nedarījām. Tur bija, bet mēs tam piegājām baigi viegli un ar humoru. Varbūt tas ir kā reizes Tirnbukam, viņiem ir aplikācija telefonā, tad tu vienkārši vari jau saliet savus dalībniekus, kas tev ir tavā skrien tavā grupā, pasties, pret ko tu gribi skriet kopā, un tad tev var noreitot, kuram būtu jāskrien. Pateikt priekšā. Vēl jau vajag arī varēt noskriet. Tā tu paņem, kurš grib noskriet to trako, to vilku. Jā. Tur tā. Bet tā ir, kad vai tu vilks trakāks, nav tā, ka kaut kādā zaķī tur vienkārši sarkanajos, tagad tu ieeji. Nē, esmu skrējis vilku, es nezinu, bet protams, ka noskriet ātri zaķi pa top 3. Arī nav tā, protams, ka tev asins garš ir mutē, bet vilku tur vienkārši ilgi un jāvar, jā. Tā kā jā. Bet ne tikai tas, tur jau vēl, protams, tas, kas tev nāk pretī katrā posmā, plus kalnu karalis, jā, protams. Kalnu karalis jau baigi svarīgs ir, jā, un tāpēc mēs, jāsaka godīgi nākošu gadu vai šogad jau, mēs tā kā bišķi laikam tai matemātikai slēgsimies klāt, jo tā kā kaut kā gribās nedaudz pakāpties uz augšu. Bet varbūt, kungi, es varu iedot bišķi tādu rāmi, par ko mēs vispār runājām, jo tie, kas nesakoja aktīvi līdz tai komandas cīņai, droši vien vispār nesaprot, par ko mēs runājam. Jo vēsturiski, man liekas, mums ir cik sezonas, tur 11 sezonas, mums bija komanda ieskaita, cik punktiņas savāc, veidojas reitingas kaut kāds, un tur 30 komandas tur sadalās sezonas griezumā, un tā kā Jānis jau teica, sezonas beigās tur bieži vien tā intriga bija par varbūt 1. 2. vietu, un arī tad jau bieži vien tas spēles liktenis bija izšķirts, un gan komandas cīņā, gan individuāli. Mēs zinājām, Madonā jau Smecers Silā, Kristaps Bērziņš ir čempions, tur vispār nekā, karaliskajā lužu distancē, līdz ar to tas kopvērtējums pēc definīcijas 4 labākie posmi. Viņš pēc definīcijas jau palika garlaicīgs, neinteresants, komandas cīņai neviens īsti nesakoja, un tāpēc mums pagājuši gadu bija tā, nevis leģendārs sapulcs, bet sapulcs, kurā piedalījās komandu pārstāvi, kapteiņu, ne visi, bet elites skrēja, parastie skrēja, skolu pārstāvi skrēja, parastie pārējiem dalībnieki, kas veidoja. Mēs toreiz viņu saucām, kā nomainīt tapetes, kā padarīt to dzīvi mežā krāsaināku, jo tīri, lai izbēgtu no tās rutīnas. Jo nav nekas sliktāk, kad ir rutīna, kad nevienam nekas īsti neinteresē vairs, un visiem viss ir skaidrs. Un Jānis kā reiz šai sapulcē piedalījās, un viņš kā milzīgs futbols. Kā sauc, nevis Champions Līga, Superlīga, bet Anglijas futbola līga, kā sauc? Premjerlīgas fans. Tad viņam vienam no pirmajiem bija tā ideja, ka necīnamies visu sezonu komandu pret komandu, bet pirmie 3 posmi komandas veido sezonas pirmās puses reitingu, un reitingam sadalot komandas divīzijās pa 8, komandas cīnās viena pret otru, ar iespēju pakāpties augstāk līgā, ar iespēju izkrist pēdējā posmā no savas līgas. Tā tīri prestiža jautājums. Pieteikami kalambūriski, pieteikami grūti atspoguļot, mums ir grūti padomāt, jo klasiskais playoffs ir diezgan vienkārši. Tur ir 2 zari, zaudētāji tinās mājās, uzvarētāji cīnās tālāk, un ir viegli atspoguļot gan vizuāli, gan arī saprotamāk. Mums šeit ir sarežģīti tas, kad zaudētāji turpina cīņu, tiek mainīts divīzijas, plus vēl tā milzīgā kalkulēšana, tad ir komandas kā Reins, kas man patika, kurš tiešām katrā posmā gan kalkulēja, gan arī savas kalkulācijas sociālos tīklos varēja virsotnēji sekot un ar baudu lasīt un skatīties. Un atkal Jānis, kurš ir viens no šī koncepta autoriem, atkal pieiet tieši otrādi pa vieglo un varbūt, ņemot vērā Reņa piemēru, sāks kalkulēt vairāk. Un vēl viena lieta, protams, ka mēs pa visiem kopā izdomājam, ka tomēr tie skolēni un Vāvers ir
līdzi jāiesaista, jo ar ko tad viņi ir sliktāk zvēri kā vispārēji. Nu, tas tāds garais intro, bet tas ir stāsts par komandu čempi, kas izvērsās tā, ka līdz pēdējai kārtai tu īsti nezini, kas būs uzvarētājs un tā dinamika. Protams, kad jautājums, kā tie punkti tiek rēķināti un ko vajag, ko nevajag. Kas notiek tad, ja kapteinis svaida savus dalībniekus pa distancēm, un tad beigās individuālajā čempionātā redz, viņš dabūna startēt no 3. koridora, kas atkal ir. Bet tur arī tas pats Reins bija daudz pie vaina, jo viņš jau tas, kas sūtīja tos dažādus ieteikumus, kurus mēs uzklausījām. Un uz viņa jautājumu, kas notiks, ja Patricija Eiduka visus apskries, pēc tam radās ideja par 3. vilni, kas Reinim atkal nebija. Tā bija, ka tā intriga bija līdz pašam pēdējiem brīdim, kas varbūt nebija iepriekšējās sezonās. Mēs tā kā drošības pēc jāpajautā Rimantam, kas tur būs ar to Patriciju Eiduku, ja viņi startēs un viss uzvarēs, un tad arī mums tur bija attiecīgi. Dažam bija tāda trauma, dažam pietrūka tas pēdējais posms, dažs tur gribēja uz ārzemēm citās sacensībās startēt. Un tad mēs mazliet pārkalkulējāmies un pirms pēdējā posma tur nestartējām tajās distancēs, kurās vajag. Kaut kā reiķinājāmies ar to, ka būs tikai viens masu starts. Un tas mums apmierināja, jo kāda atšķirības starp vai tur 19. vietā mūsējais Miķels startēja ar, vai viņš mēģina to 3. lūsi Valmierā vēl sakrāt ar kaut kādu laustu ribu skriet, vai viņš tomēr atpūtīsies, masu startā startēs un tāpat izcels labu vietu. Un tad, mēs tur mazliet ieteicām Rimantam nepareizi, līdz galam neieteicām, bet tā kā uzjundījām to jautājumu, un tad tas pēdējais posms tika ieviests ar to 3. starta vilni, un tad jau mēs jau pirms tā 3. posma jau sākām rēķināt, ārprāts mums ir iztrūkums, tik un tik punkti mums pietrūks pret Jēkabpili, kas finālā, kura būs 1. vieta. Un tad tam mums vēl bija tāds variants, ja Patricija startē, tad mums pietrūks tikai bišķiņu punktu, jo tā Patricija atņems visām super Jēkabpilietēm, stiprajām zaķenēm punktus. Un, ja Patricija nestartē, tad mums ir lielāks rops. Un tad jau mēs pirms tā fināla zinājām, cik mums pietrūkst. Mēs tur bijām sadalījuši, mums pietrūkst 38 punkti, 7 cilvēki iet ieskaitē, tātad uz 7 cilvēkiem katram jānopelna 6 punkti vairāk nekā parasti. Pacentieties, 6 punkti, tas ir ļoti maz. Un gandrīz vai noķērām Jēkabpili, 15 punktu beigās pietrūka. Un Jēkabpils varbūt pat tieši otrādi. Viņi saprata, ka mēs parasti esam it kā virsotne ir stiprāka parasti, bet viņi domā, ka viņiem jānostartē kaut kur ģeniāli jānostartē. Izrādās, nē, viņiem bija normāli jānostartē. Un viņi varbūt atslāba un arī tur pārāk atslāba, jo tā atšķirība bija ļoti maziņa. Bet kā iznāk tā kopā, piemēram, tā komanda? Nebija tā, ka viņi tā aizrāva visus tajā komandu kopēji ieskaitē, ka aizmirst individuālajiem. Kas, kuram jāskrien, būtu jāskrien. Vai arī otrs variants bija tā, ka varbūt kāds individuālais iekāp citā vismanīgi grupā, ko viņš nekad nebūtu gatavs skriet. Vispār tomēr bija kaut kāda komandas apsvērumi un bija individuāli apsvērumi. Un tomēr mēs teicām, ka prioritāte ir individuāliem apsvērumiem. Ja galīgi tur kaut kāds rops izveidojās, tad kāds jāpierunā ir startēt. Kaut vai viens cilvēks tajā distancē jāpierunā startēt. Bet vispār mums tomēr tie, kas startē Stirnbukā, pirmkārt viņiem ir savas plāns, piemēram, mums ir 2 no mūsu komandas bija pasaules čempionāta dalībnieki, un viņiem vajadzēja tomēr tās garās skriet. Viņi pasaules čempionātā viņiem jāskrien 82 km, un ja viņi tur skries zaķi komandas dēļ, tad viņi nestrenēsies. Un tad viens posms pirms pasaules čempionāta arī viņiem bija lēnām jāskrien, un viens posms pēc čempionāta viņi bija pa galam tādi švaki. Un tad viņi arī tur varbūt neuzstādīja visaugstāko rezultātu. Un tad arī tur bija tādi, kas varbūt ne paši ātrākie skrējēji, un tur kaut kādi 3 no vairāk tas bija kaut kādas slimības, traumas, un tādēļ mēs viņiem
tā kā ieteicām, tev tāpat nesnāks tā sezona individuāli. Varbūt tu mums vari palīdzēt komandai. Šajā posmā mums trūkst vāvere, piemēram. Tu noskrien vāveru, lūdzu. Man arī pašā pirmajā posmā es vispār gribētu lūsus skriet, bet neviens negrib. Mums ir kaut kādi 4 lūši jau baigi spēcīgie, un es vēl 5. lūsus esmu, mums trūkst īsās distances. Un tad es biju spiests skriet vāveru, kaut arī es galīgi neesmu ātrs īsās distancēs. Tas nozīmē, ka, ja mēs jūtam, ka trūkst kādā komandā kāds cilvēks, tad iespējams, ka varētu būt arī kaut kāda vilināšana no vienas komandas uz otru komandu. Man liekas, ka Jēkabpils kaut kādā sezonas vidū atvilināja Zandu Malančuku ļoti spēcīgi skrējēji. Es tieši domāju, vai viens ir pārvilināts no vienas komandas uz otru. Varbūt tikpat labi arī mēs paskatāmies tajā pašā sarakstā, kad tu redzi skrien kaut kāds, kurš labi skrien, bet viņam nav pretī nekāda komanda. Jā, tā ir. Man ir izteikuši vēlmi pievienoties mūsu komandai. Arī ik pa brīdim kāds cilvēks jau veikalā ik pa brīdim sanāk saskrieties ar kādu. Mums tas noteikums ļoti vienkāršs. Tev ir jābūt vai Ogres novadā dzīvojošam, vai jāstrādā maizsportā. Tad, attiecīgi, mums tas rāmis ir ļoti skaidrs. Bet par tām komandām runājot, par tas, ko mēs tagad runājam par to, kad mēs pirms kādu laiku runājām par to, ka būtu feini varbūt ieviest tādu lietu kā apavu piedestālu. Tas apavu piedestāls, tas konteksts ir tāds, ka tas nenozīmē tikai pašus apavus. Tas nozīmē to, ka mēs tiem brendiem tomēr nedaudz pieklauvējam pie durtiņām. Un tā doma ir tāda, ka mēs varam tomēr lēnām virzīties uz to, kas notiek lielajā takskriešanā. Un lielajā takskriešanā šobrīd brendi ar asinīm kaujās par laukumu, par vietām un tā tālāk. Un, jā, mēs esam maziņi pret to visu, un tā, bet teiksim, pieliekot klāt pie piedestāla šos te apavus, mēs sākam par to pirmkārt runāt. Mēs ir tīri hipotētiski, ja visu laiku uz piedestāla stāv tur tāds brands, tāds, un kādam vienam brandam to tupeļu tur uz tā piedestāla nav nemaz, tad varbūt šo apavu vietējiem menedžerim ir laiks padomāt, ko darīt lietas labā. Bet šis Jāni tādā kopējā kontekstā, tas nav tā, ka tīri uz komandu cīņu, bet tas jau ir tāds pievienotā vērtība. Jā, bet tad tos ātrākos skrējējus saros gabalos. Tās komandas, kurām tomēr tas, protams, neiet runa par kādiem milzīgiem budžetiem, protams, aizmirstam to. Bet tajā taku skriešanā šobrīd brendi ļoti jaudīgi nāk iekšā pasaulē. Jā. Un mēs esam maziņi, bet ja mēs par sevi neatgādināsim kaut kādā veidā klusu pieklauvējot, tad jau nekas nenotiks. Es atceros, kā kādreiz pirms 100 gadiem es pats esmu skrējis vairākus gadus Asiks komandā uz asfalta. Un tie gadi, kad mēs savā starpā sitāmies Asiks, Nike un Adidas, tur bija vienkārši līdz asinīm. Mēs braucām uz tiem skrienu Latviju posmiem, un tas rubaks bija tieši starp šīm te brendiem, tās cīņas lielās. Tagad tas vispār vairs nepastāv. Jā. Varbūt, ka ir laiks lēnām uz to kāpt atpakaļ. Redz, šī jau ir viena lieta, kāpēc mēs gribējām šādu ierakstu veidot. Jā, jo reiz gadā mums tev vajag satikt. Un ja mēs negribam taisīt, nomainīt tāpēc tik drastiski, kā mēs to izdarījām pagājušajā gadā, lai nebūtu vēl lielāka putra nākamgad un atkal sāktos viss no jauna, mēs to taisam tādā mazākā sastāvā, bet tā pašā laikā mudinām visus, kuriem ir viedoklis vai komandu kapteiņus, kuriem ir racionāli ieteikumi, kā to komandu cīņu padarīt aizraujošāku, saprotamāku, paredzamāku. Piemēram, kaut vai viens piemērs, kur, man liekas, Supervaroņu podkāstā saklausīja, kas īstenībā ļoti prātīgi. Otrajā vilnī, ja mēs atstājam iedzīšanu, ja mēs vienojamies atstāt iedzīšanu, startē visi tie, kur gadā ir skrējuši 3 posmi neatkarīgi no distances. Tādā veidā mēs neatstājamies Borta Miķeli, kurš tādu vai citādu iemeslu dēļ Valmierā ir skrējis kaut kādu citu distanci komandas vārdā. Bet 3. vilnis tad paliek tikai tiem, kas atnāk, Latvijas orientēšanās izlases līderi, kas ir paņemti pēdējā cīņā pirmo pleķi, un tad tie startē, ja viņi to var, tad nevienam nav tiesības apvainoties, lai vai kāds kedis viņam kājā. Ja no 3. intervāla var noskriet top 20 visu cieņu. Es saprotu, ka tas bija arī šīs sezonas formula, tā arī bija, vai ne? Ka 3 posmus esi sakrājis, tu neesi top 20 un tu startē no tā lielā viļņa. Jā, bet mūsu uzstādījums bija 3 posmi distancē, kas nebija pareizi. Konkrētajā distancē. Jā, un tas man tajā brīdī aizķēra, jo to mēs sapratām jau pēc tam, kad bija tavu pārmetumu e-pastā, vai es nācu, pārmetumu aizrādījumi draudzīgi, bet tajā brīdī tu saproti, ka, hei, taču komanda kapteinis ir tas, kas tos savus dalībniekus mētā pa distancēm, un komanda cīņai viņš dara labu lietu, bet individuāli viņš redz nostājās kaut kādā pagrabā pēc tam. Un tas nav pareizi. Tas
Tas nozīmē, ka, ja tu esi aktīvs skrējējs un bijis regulārs viesis Stirnbukā, tev vajadzētu atrasties otrā intervālā. Bet tā ir tikai tāda mana šī brīža sajūta, varbūt, ka mēs vispār atsakamies no intervāliem. Ir vērts apdomāt, jā. Bet komandas cīņā visticamāk, ka mēs to tāpēc nemainīsim. Man liekas, Premjerlīgas formula sev ir pierādījusi, cik es vismaz esmu dzirdējis atsauksmes no komandu kapteiņiem, tad komandu čati nekad tik aktīvi nav strādājuši, kā tas bija šajā sezonā, kad visi iesaistās, visi mēģina. Un šodien bija lielā finansu uzņēmumā, un jā, viņi ir lepnumi paziņo, ka viņi nav 60, ka viņi ir 27. Un arī viņi cīnās savā divīzijā, un tās, tu nevari iedomāties to prieku un sajūsmu, ko es redzu, kad ir, nezinu, tas pats mans VK lielais ciems, kas arī no kaut kādas 4. vai 3. divīzijas, viņš ir aizkārpījies līdz 2. Viņiem sezonas laikā tie mērķi aug, un attiecīgi viņi aug arī uz nākamo sezonu daudz jaudīgāk. Man liekas, tas ir tas, kas ir kaut kam jādzen tev uz priekšu. Ja tev nekas nedzen uz priekšu, tad tas ir pārgājiens, tas ir trakturas. Krīt atpakaļ. Jā. Bet, ja mēs ejam, mēs varētu paiet par jauno sezonu, tad varbūt Rimanta izstāst, kas varētu būt tie būs kaut kādas tās pārmaiņas saistībā ar nolikumu, vai ko mēs uzpucēsim? Tas ir šī podkāstu sērijas mērķis. Mums būs 3 podkāsti, ja es saprotu. Jā. Viens būs šodien par nolikumu komandu cīņu individuālā ieskaita. Otrs, laikam, mēs runājam, kad atklāsim vairāk mazliet kārtas par posmiem, kur notiek un kāpēc. Un trešais jautājums, kas arī izrietēja, kamēr šī komandu cīņa nebija aktuāla, tikmēr arī šis jautājums bija tāds, nevis pelēkā zona, bet pa lielam tā kā vienalga, jo tā ir godīga cīņa. Tad, jā, mums bija tapešmaiņas sapulcē termins, mēs gribam asinis. Mēs viņus dabūjām, bet ko tas nozīmē to, ka kolēģi, kas ir skrējuši lūsi 11 gadus draudzīgi plec pie pleca, un tur atkal tam tukumniekam kāds padeva no malas ūdeni. Tā darīt nevajag, tā nav forši. Tagad jau tas ir ļoti jutīgi, un mums bija pāris arī tie skaļas lietas, kas izskanēja, kas ir palīdzība no malas, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt, kāda ir mums papildus slodze un pienākums. Šobrīd mums ir ieviests speciāls amats Stirnbuka komandā, ne komisārs, bet tas, kas pārauga, izskata arbitrs, jā. Arbitrs, jā, kas pirmkārt šobrīd ir nofiksētas tās lietas daudz stingrāk un kuras ir jāskatās, un tad arī tā procedūra ir daudz vienkāršāka nekā līdz šim tā, kad varbūt diskvalificēsim, bet pa lielam jau nediskvalificēsim, bišķiņ parāsim. Tad tagad ar komandu cīņu un saucamajā asinīm tas ir, tā kā skaidrāks. Tā ziņā, kad arī konkurenti tev vairāk vēro un uzmani, Ja tu vāc tos, ja tev tie 7 punkti no cilvēka ir svarīgi, un tu velc augšā Kalnu karalī savu komandas biedru, tad kur ir tas pieļaujamais brīdis, un cik tālu tu to drīkst darīt. Un tas mums kā orgiem ir jānodefinē. Ja tā zona paliek pelēka, tad tur būs tikai kašķi. Tā ka tas mums arī mums liek radīt labākus, saprotamākus noteikumus, un tas ir tas, ko mēs šobrīd kopā gribam izdarīt. Kad pie komandas cīņas mēs, es domāju, ka pilnīgi noteikti neteiksimies šobrīd šai sezonā, bet saprast, kas ir tas, kas ir jāizdara. Tāpēc es mudinu ne tikai Reini un Jāni iesaistīties, bet, ja klausās komandu kapteiņu un aktīvie komandu kopvērtējumu un cīņu dalībnieki, un kuriem ir interesi par tieši šo sadaļu STB komandu līga, tad tas ir tas īstais brīdis šobrīd, kad ar saviem ieteikumiem rakstīt. Jā. Rakstīt, sūtīt. Rakstīt, sūtīt, bet ieteikumiem tiešām ir jābūt racionāliem, jo, kā mēs zinām, arī tajā pašā sapulcē mums bija ieteikumi, kas viens otram ir pretrunīgi. Jā, man tik un tā paliek spēkā tas tā mana vēlme, un nekoncentrēties tik daudz uz to augšu, jo tā augša, protams, tur tās asintiņas jau būs tajā augšā, un pat patiesībā vajag kaut kādus skandāliņus, kaut kādas strīdiņas. Tas jau iedod mūsdienās. Sacensību. Jā, tas viss ir kārtībā, bet galvenais atcerēties visu laiku, ka tur ir tās vidējās komandas un tās komandas, un visu laiku atcerēties, ka viņiem arī jābūt ir ar roku uz pulsa. Tā kā tā. Bet komandas cīņa, manuprāt, jā, super, ļoti labi. Bet man tas, kas man patika šajā sezonā, kas man likās savādāk nekā citās, kad saistībā ar to visu komandu cīņu bija arī sacensību centrā. Tu redzēji, ka tie cilvēki, tad viņi grupējās pēc tam ģimenītēm vai kā. Un tagad viņi grupējās reāli ap to savu komandu.
bija tie krēkli parādījās, kaut kādi parādījās, ko tu skrien, pie kā atskrien, parādījās dažiem teltis, parādījās vēl kaut kas, un tas viss arī, man liekas, ir ļoti labi uztaisīt tādu sajūtu, ka tu piederties pie tādas Stirnbukas cilts, un tad tu piederties arī pie savas komandas, kuras sacenšās. Tās ir skriešanas sacensības. Kādam viņas varbūt ir smagākas, kādam vieglākas, bet viņam gribās uztaisīt to savu mazo sacensību. Jo tā kā mani jaunieši skrēja saucamo skolnieks, viņi arī jūta, kad ir arī viņi paši jūta, ka viņas grib kāds, vai nākamgad negrib skriet pie mums, vai mums, un tā viņi saprot, ko tas, viņi man pirmais jautāja, ko tas nozīmē, kas tas būs, vai man pie kāda, vai man kaut kas jāmaina. Nē, pirmais bija tas, ka viņi prasīja, man patiešām, vai man no ozona būs jāizstājās. Tas ir bērnam, tas ir bērnam, kurš ir, principā, viņš ir tikai to dzirdējis apkārt. Nav neviens viņu ņēmis mājās un tagad runājis, stāstījis nolikumu, un es domāju, ka daudz kur ir, un ja var pavalkt vēl kaut kādu papildus, vēl kādu iekšā cilvēku tajā visā komunā, un ka viņam nav jāskrien, jo noteikti, manuprāt, tāpat kā uz kaut kādiem treniņiem, lai tu aiziet uz treniņiem, bieži vien tur arī liekas, es no sākuma, es neesmu kad skrējis, es noteikti tajā grupā neiederēšos, un man būs grūti to dabūt, Un, ja tu, piemēram, ej kopā ar kādu komandu vai kādu draugu kopu, tad tāpēc būs vieglāk iet iekšā, jo pēc pirmās reizes, kad noskries, tev jau nebūs vairāk tas, kā tur tikt iekšā. Tas jau, principā, būs noticis. Tad es sapratu, ka šis bija tāds slēpts mājiens, kad, hei, visi, kas grib Siguldas takā skriet ar mazajiem zenīšiem kopā, tad raksta Jurim. Jā, ne, to un Francijam, lai raksta taisno. Taču Siguldas takas šogad startēs, vai ne? Jā, Siguldas takas arī startēs. Jā. Šogad pēc, es pat domāju, vairāk gadu pārtraukumu. Tad jau visi tie, kas lēnas mazos dzeņus, viņiem nav nekāda varianta, tad skaidrs. Viņi gaida, ka jaunās komandas superkodols ir atrisināts. Jā, viņi arī savā starpā paskrieties. Bet jā, tas ir, man liekas, ļoti, ļoti labi. Tā komuna uztaisās. Vēl attiecībā par to finālu. Kas būtu tā kā, protams, ka visi aizgāja kopā beigās to finālu. Vai bija sajūta tajā finālā, kad kaut kas patiešām var notikt tāds, ko negaidīja? Zini, kā vienmēr visiem liekas, ka viņi ir stiprāki, mēs esam vājāki un līdz ar to nezinu. Tiem, kas nereiķināja iepriekš, tiem bija liela pārsteiguma, ka var notikt viss. Bet mēs bijām tur sareiķinājuši pēc sliktiem datiem, pēc sarežģītām formulām, bet apmēram arī piepildījās tas, ko mēs paredzējām. Bet bija tie superskrējēji, kurus visas arī nezināja. Teiksim, ka Ilza Jumiķa varētu pirmo vietu sasniegt, kas viņu labāk pazina. Tie arī droši vien zināja jau, ka viņa, piemēram, Zaķī bija tāda baigā intriga. Tur bija sezonas līdera Daina Stonka, tad bija Eva Žilda Rudzīte, kas ir laikam pēdējā laikā bija ātrāk skrējēji. Viņa tā uzauga pa to sezonu. Un tad bija Ilza Jumiķa, kas ir Latvijas līmeņa orientieriste izlasē. Un tad arī tur laikam tā Eva Žilda Rudzīte gribēja tā mierīgi finišēt, un tad viņi pamana to Dainu Stonku, varētu apdzīt, un tad, laikam, apdzenu īsti pirms finiša, un tad pēkšņi pietuvojās Ilza Jumiķa, un tad, kad viņi gribēja tā mierīgi finišēt, galīgi nesnāca mierīgi, tur sanāca tāda intriga, un līdz pēdējiem metram, un tad Ilza Jumiķa vispār nokrita bezspēkā, otro vietu dabūja, bet arī labi sezonā. Tu saki mierīgi, tu atgādini visiem, ka mēs runājam par top 3 meitenēm. Kāds mierīgi, viņas visas skrēja sarkanajā zonā. Bet es dzirdēju, ka tomēr viņa nebija plānojusi, ka viņi nenoticēja tam, ka viņi var izcelt to posmu, un patiesībā tas, ka viņi izcēla, tas bija baigi jaudīgi no viņas puses, jā. Tur viss gāja uz dzīvu un nav meitenēm, man liekas. Pārsteigumu netrūkt. Jā, tas bija baigi labi. Es domāju, ka vēl šogad iespējams, ka vēl kāds orientieris uzpeldēs. Jā, gan orientieris, gan vispār jāsaka, es Stirnbukā esmu jau no pirmās gonkas, tad var droši teikt, ka ir gandrīz viena pilna paudze nomainījusies, jo, ja kādreiz braucot uz Stirnbuku, visu to piedestālu, es visus personīgi zināju, tad šobrīd tur uz piedestālu nāk tādi cilvēki, kas ir uzradušies pilnīgi no jauna, gan jauni, gan tur ir baigi, tad viena pilna cikla paudze noteikti jau ir nomainījusies un būs vēl, jā. Orientieristi, protams, ik pa brīdim piebrauc, jā, kas ļoti, ļoti labi skrien, ka, protams, bez šaubām, jā.
Nē, tas, kad tās paudzes nomainās, ir pilnīgi skaidrs. Tāpēc, kad es pats arī kaut kādā pieķēru sev pie domas, mās uzgāja kaut kādas Garkānas Bļodas bildes, kas bija 14. gads vai 15. gada pirmais posms. 15. gada pirmais posms. Jā, un es skatos, tur skrien garākā distance, un skaties, kas šis pa cilvēku ir. Nē, viņš nav vairāk manīts. Kas šis ir? Nu, pa aizmugures galdu. Kā tu bildē saproti? Nē, šis ir tagad top 5. Tas pats Dainīts arī tur kunkulē kaut kur pa aizmugurī. Tā kā, tas viss ir, man liekas, arī tā, ka tur, principā ir no tā visa vecā gada, es domāju, būtu ļoti interesanti, cik daudz ir šobrīd vēl, kas skrien. Man tā rēcīgi sanāca tieši Bebrenes posmā. Bebrenes posms jau bija beidzies. Saulīte spīd forši. Man bija atbraucis ciemos un pārstāvis. Mēs ar viņu noķērām aliņus, aizgājām pie maza tāda apaļa galdiņa, apstājāmies. Un meitene tieši pretī arī ar Džeku. Mēs pie tā mazā galdiņa četratā kaut ko tur pļāpājam. Un viņi man kaut kā sanāca saruna par to, ka tu arī skrien. Viņi saka, es arī skrienu. Viņi saka, ko tu vāveri? Es vinnēju. Viņi saka, un tu? Es saku, es arī vinnēju. Tā bija līga krūmiņa. Mēs tā vienkārši pie viena galdiņa tā stāvam. Tā. Ne viņi mani zināja, ne es viņu. Jā, bet tā kā viena distance abi uzvarētāji. Tā arī iepazināmies pie aliņiem. Bet jūs abi esat vieglatlēti? Viņi arī? Nē, viņa, cik es saprotu, ir. Es negribu samalot. To, ko es par viņu zinu, viņa man nav pilnvarojis kaut ko baigi stāstīt. Viņa minās uz velotrežģiem diezgan dušīgi. Man liekas, viņa nāk no orientēšanās. Vai no jā, vajag tā būt. Jā. No orientēšanās, jā. Bet vispār meitenei ir diezgan laba bāzīte, jā. Bet paklau, kungi, es pierakstīju Kedu piedestālu kā ieteikumu, ja, kas ir tā kā ļoti laba ideja. Bet es nezinu, mums ir individuālais čempions vēl jāapskatās, vai ne, kas ir tāds vēl neskaidrāks par komandu čempionu. Vai un kādi būtu tie konkrēti ieteikumi? Kas tad tieši mums ir jāpamaina? Es zinu, ka Reini tev vienmēr tu visu laiku skaiti. Kas ir tas, ko mums vajadzētu darīt foršāk, lai tā komanda cīņa būtu? Gan komandu, gan arī individuālais tieši. Es šobrīd mums individuālais čempions ir droši vien atsevišķi bišķi jāapskatās. Viņš pa atsevišķi, jā, es domāju. Tīri pa komandu lietām. Bet nevar aizmirst ar to individuālo arī, kad, ja mēs kādam tur pasakām, ka viņam jāskat jebkur. Tieši tāpēc izējot no tā, kad Reinis ir saskāries to, ka viņš to komandu tomēr ir diriģējis, skaitījis punktus, sapratis. Teiksim, jā, iepriekšējā sezonā bija tas, ka tas ir laikam pa individuālu, tad vēlāk. Ja? Es tā gribētu bišķi nodalīt. Jā. Tur tomēr vēl lielāka tā specifika ir. Jā, manuprāt, tas komandu nolikums tika visu sezonu slīpēts līdz pat pēdējām posmam. Un pat varbūt kāds pēdējā posmā pat nesaprata, kā notiek tas viss. Un tad varbūt, ka tagad tas ir viss noslīpēts, un varbūt, ka tas komandu čempionāts, superlīgas, viss var palikt tā, kā bija. Jo tagad beidzot visi ir sapratuši, un katru reizi mainīt varbūt, ka nezinu, vai ir vērts. Bet varbūt būs kāds labs ieteikums. Jā, bet ja mainīt uz ko, tad ko mainīt? Reinim ir ideja, ka nevajag neko mainīt. Tas jautājums, jā. Es piekrītu. Jo nevajag. Man arī liekas, ka tā kā es neskrienu, bet tā kā no malas, kad svarīgi, lai tie cilvēki, es domāju, ka daudz vispār ir pēc tās sezonas, cik sapratu, tur bija kāds, kurš labāk bija izlasījis nolikumu, bija kāds, kurš bija arī izlasījis un sapratis. Un tas nozīmē, ka kāds ir Reinim piezīmējis, jau kā jūs tur to. Tad mēs šajā sezonā sāksim pa īstam uztaisīsim to, ka būs vienādi tie izaicinājumi. Es domāju, būs ļoti interesanti, kā šo sezonu, jo noteikumi paliek tie paši, kā šo sezonu viss notiks. Cik stipri tās komandas, vai viņas tur redzēsim, varbūt patiešām būs tā, ka arī apakšējās līgas tur sāks rotēt uz augšu, uz leju. Jā, jo šī svarīga lieta, ko es gribētu tomēr piebilst, sākotnēji mums bija ideja, ka šīs komandas sadalās līgās un pēc tam cīnās savu līgu ietvaros arī nākamajās sezonās. Bet droši vien, ka tas šoreiz nebūtu pareizi. Tas nozīmē, ka ir jauns gads, jauna sezona. Vecā gada reitings, mums ir tāds goda reitings uz pirmo posmu, bet mums cīņa sākās no nulles. Tas nozīmē, ka pirmos 3 posmus komandas atkal kā krās, jo komandas arī jūk, šķirās, apvienojās, dalās. Līdz ar to saglabāt to dalījumu. Mums ir 4 aktīvas līgas šobrīd, kur tas 3 un 2 komandas, kas cīnās tiešām. Tas nozīmē, ka pirmos 3 posmus komandas krāja šos punktus, un pēdējie 3 posmi ir tie, kur izšķirās šie play-offi un ar lielo grand finālē pēdējā posmā. Tāds ir šī brīža uzstādījums, kad tas ir tāds vēsturisks sadalījums.
Bet jauns gads, mēs sākam visu no jauna. Jā, tas galvenais baigi jāuzsver, jo var gadīties, ka kāds būs noķēris to pagājušā gada versiju, kad visu sākam atkal no jauna, pirmie 3 posmi, lasām punktus, noliekamies pa līgām un aiziet asintiņi. Jā. Tāda ir šī brīža. Savāc un komanda sākumā. Tas ir, kāpēc tas ir labi, jo mēs tieši pirms ierakstā jau runājām, kad mēs esam jau runājuši ar cilvēkiem, kas dibina jaunas komandas, un viņiem nebūtu nekāda interese startēt pirmo gadu no kaut kādas pašas apakšas, un tad, lai tiktu līdz augšai, viņam var sanākt, hipotētiski viņš varbūt 3 gadus rāpsies augšā. Ja? Tad tas sanāk neuzrāpsies nekur, viņam vienkārši piegriezīsies būt 75. vietā. Attiecīgi viņš uzreiz tiek iemests lielajā ritenī, un viņam ir iespēja jau no pirmā gada jau uzraut pēc 3 posmiem augšā. Jā. Forši, jā, man liekas, tas ir baigi labi. Arī mūsu komandai ļoti labi, paldies. Tā. Vispār, ja jūs gribat tiešām tādu traku ideju, kas jau iepriekšējās sezonas laikā ieviešavās prātā, tie play-off bija tā kā komanda pret komandu, tā kā 1 pret 1, bet varētu vēl ieviest tā, ka katrā komandā ir arī tie individuālais skrējēji, piemēram, Uldis Klepers cīnās ar Dainu Limenānu, pieņemsim, Uldis Klepers uzvar, tad 1-0 virsotni pēc riekstiem. Tad savukārt citā distancē Anne Čilpa uzvar Mariju Krauli, tagad jau rezultāts 1-1. Un tad skatās nevis tik daudz, kā tur, nevis vienam ir 1200 punkti, otram 1100 punkti, bet tā kā vienu uzvaru vienkārši jāapsteidz tas pretinieks. Bet es nezinu, vai tur tās programmatūra neuzkārtos no tādas sarežģītas. Respektīvi, komandas ietvaros cilvēks cīnās pret cilvēku. Jā, bet laikam tikai play-offos tas ir pirmkārt. Kapteinim būtu jāizliek sastāvs un tad arī tā kā basketbolā starta piecinieks. Man liekas, ka bija kaut kāda superskola, kaut kāds senos laikos bija tāds čempionāts, kur skola pret skolu spēlēja, un bija kaut kas ļoti līdzīgs, ka viens tur lika priekšā otram, kas laužās uz rokām, tad kurš sumo tur bija duelis, un kaut kas līdzīgs bija arī. Katram klasē, kas padevās, to principā lika pretī otram. Man bija tas viens no tiem maniem piedāvājumiem arī pagājušajā gadā bija, ka punktus neskaitīt pēc koeficienta, bet punktus skaitīt krītošā secībā. Kā pirmajā formulā, jā? Dabūt viņus, attiecīgi dabūt tos punktus vēl tuvāk. Lai viņi nav, lai visiem tā cīņa notiek burtiski pa punktiem. Tas kā ziem līdzīgi šobrīd ir. Jā, kad, teiksim, tai pirmajā vietā ir kaut kāda 1000, un tad pa punktiņiem uz leju, un ar koeficientiem gadās, ka atbrauc kaut kāds baigi ātrais. Man ir bijis tā, ka es otrais Vāverē esmu, ja nemaldos, ar 890 punktiem, jo pirmais bija tālais zilajās, Robs Glāzers. Jā. Un tas, tā kā, man lielāks prieks būtu, ja man būtu 998 punkti kā otriem. Arī komandai būtu lielāks. Jo sanāk tā, ka ja mums atbrauc kāds elitnieks, viņš mūs saroja gabalos ar to koeficientu sistēmu. Labi, noteikumi visiem vienādi. Bet tad tas baigi, tad tā cīņa un tās asintiņas būtu vēl ciešākas. Redz, žēl, ka mums nav mūsu IT lielmeistars Signs Vāvere, jo daudzas mūsu spožās idejas viņš matemātiski noargumentē un arī reizēm pamatot. Es tagad nespēju atcerēties, es zinu, ka mēs šo jautājumu pētījām, bet tur bija kaut kāds āķis, bet tas ir, es pierakstīju, sapratu. Varbūt tur, Signs pats labāk to redz, protams, bet varbūt top. Reintueres matemātikas. Varbūt top 20. Amatieris, jā. Kur ir mīnus šai sistēmai potenciāli riski? Es redzu plusu tādu, ka tu vari līdz pēdējiem brīdiem tu redzi, ka tev priekšā ir dažus metrus, tu nevis labi nofinišē, bet tu tomēr ņem un apdzen pēdējos metros to konkurentu. Tad tev ir cīņa līdz pēdējiem metram. Svarīgāks nevis finiša laiks, bet ieņemtā vieta. Mīnus ir tas, ka tu objektīvi neatspoguļo kaut kādu ļoti izcilu sportistu, izcilu uzvaru. To pašu Robertu Glāzeru, ka viņam vairs nav vērts kaut kur censties. Viņš arī, tas nav pareizi, jo viņš ir augstos sasniegums sportists. Viņš uz turiem brauc vienkārši izklaidēties. Tas nav salīdzināms. Mēs esam amatierīši, un ja tur atbrauc sportists, tiešām sportists, nevis fizkultūrietis, tam tā jābūt. Tas tā ir. Tas nav ne labi, ne slikti. Tas būtu jocīgi, ja Roberts Glāzers neatskrien tā, kā viņš atskrien. Pie tam viņš vēl nenoskrējas pilnu jaudu. Viņš varēja uztaisīt nevis 890, 750 punktus, ja viņš gribētu. Bet nē, tas
Viņiem jau arī protams, viņiem patīk atbraukt uz Stirnbuku un tā, bet viņi ir augsto sasniegumu sportisti. Tas ir baigi. Svētdienā bija Latvijas čempionāts krosā. Tas bija tas iemesls, kāpēc viņš nebija uz fināla. Jā, viņš nebija finālā, jā, tāpēc. Jā. Bet otrs viņš arī komandu, manuprāt, nevienu nepārstāvēja. Pārstāvēja. Viņš bija pie Saula Pērkons Daugava. Aha. Jā. Bet atkal redzēju, Saula Pērkons Daugava ir būtiski, ka viņam ir... Protams, bet es visu laiku atgriežos atpakaļ pie tā, ka mums jādomā par vidējām un pēdējām komandām. Augšā mēs tiksim, tur tie top 12 komandas tiks ar sevi galā, bet jāpadomā, lai būtu interesanti 35. un 40. No jā, tāds mans sausais novērojums no malas un tāds, par ko es priecātos laikam, kad tās komandu lietus iet vēl, tu teici, kad ir komandas atpazīstams ar saviem krekliem un kad nākamajā sezonā mēs tiešām padomāsim, motivēsim tās komandas, kuras ir gatavas sliet savas teltis un veidot to savu komandu pilsētiņu, kur tad arī viņas var izpausties. Nezinu, karogi, baneri un petardis kaut vai, bet ka tā ir tā viņa zona. Un tad arī komandu kapteinim pienākās šī VIP caurlaide, lai piebrauktu tuvāk, nevis iet no tālās stāv laukuma. Bet kad komandas pašas vairāk rūpējas par to savu mikroklimatu, tur sacensību centrā. Jā, tas arī būs varbūt no tā, ka viņas ir ilgāk paliks tajā sacensību centrā. Nu, tam, kam jānomāc celts, arī nenalaidīs ārā. Ja labs laiks un saulīt spīd, kāpēc nepalikt ilgāk iedzert tālu. Un, Nu, labi. Bet jebkurā gadījumā komanda kapteiņi. Sūtiet. Jā. Sūtiet, rakstiet mums, meklējiet. Jo pēc fināla bija daudz ieteikumu, tad tagad ir laiks tādus nevis tos karstos emocionālos, bet tos pragmatiskos. Jā, varbūt tieši tagad, katrs sāc komplektēt savu komandu, saskat varbūt vēl kaut ko. Bet droši vien, ka ejam pie individuālās cīņas, kur droši vien, kad ir bišķiņ lielākas neskaidrības un lielāks bardaks ar iedzīšanu, ar viļņiem, tas ir tas, kur es īstenībā gan gaidu lielāku. Tā kā, ja par komandu cīņu man liekas, ka tur mēs esam ļoti uz pareizā ceļa, tad šī individuālā iedzīšana arī esmu dzirdējis, ir gan ļoti labs atsauksmes. Adrenalīnu nevarēja nepamanīt, jo es pats biju tas, kas viņas laid startā. Tur tas gaiss bija elektrisks, tur viss vibrēja. Tā bija tā retā iespēja beidzot redzēt tos top 20 katrā no distancēm. Man liekas, tas bija forši. Jā, protams, ja tu esi 17, 18, 20 un tev nesās virsū otrā viļņa tur bifeļi, tad ir dažādi, bet tāpēc tā trasa arī tika izvēlēta, pļaviņu trases konfigurācija, tā kā atļāva apdzīt, un tur šaurās vietas bija relatīvi maz, un arī nākamā gada fināla plānojot, kur mēs vēl neteiksim, kur viņš būs, bet būs ļoti līdzīga, tas plāns ir ļoti līdzīgs. Platas, skrienamas, apdzenamas trases, ja arī tev nāk tas bars garām, lai tev nebļauj pa labi. Tas ir aktuāli trešā viļņa gadījumā. Tad vajag apdzīt. Ja tikai viens vilnis, tad labākie nostājas priekšā un viss kārtībā. Jā, un tad ir tas viens viedoklis, ka nav godīgi. Tu visu sezonu esi cīnījies un tev pēdējā posmā. Respektīvi tas, ko mēs šobrīd ar to jauno konceptu atgādināšu atkal tiem, kas varbūt nesakoja pagājušajā gadam līdzi, vai koncepts pavisam vienkārši visu gadu krāja ieskaits punktus. Sezonās pirms pēdējā posma esi līderis, tu trasē dodies pirmais. Tu esi otrais, attiecīgi no distances, jo garāk distance, jo lielāks intervals. Lūšiem bija 20 sekundes, Vāverēm bija 5 sekundes, tur pa vidu atkal proporcionāli 10-15. Dodies trasē. Top 20 dodās ar intervālu, nākamie dodās, otrajā intervālā dodās visi tie, kuri ir 3 reizes startējuši šajā distancē. Pļaviņās bija tie, kas startējuši distancē. Mans priekšlikums, ka varētu būt, ka jebkurā no distancēm, ja tu esi aktīvs skrējējs, un trešais intervāls ir vēl pēc kaut kāda handikapa laika posma, tie ir tie, kas ierodās, grib izcelt pēdējo maču, un viņi buku nav skrējuši, tad viņiem ir jāpierāda sev, ka viņi galvsties pārāki. Bet atkal ir jautājums, vai saglabāt šo kausa principu, kā ir ziemas sporta veidos, ir pasaules kausa visu gadu. Tu krāji punktus un beigās tev iedod zelta globus vai kristāla kausu vai ko viņi tur dod, kā kurā sporta veidā. Un tad ir pasaules čempionāts, un mēs gribam šo redzi. Mēs esam gribējuši apvienot to sezonas kausa ieskaiti ar to čempionātu sajūtu, jo, lai cik labs tu esi pasaules kausā, sezonas čempionāts notiek vienreiz gadā. Tā kā meistarsacīksts. Un tad, ja tev ir ciskā jauda, tad ir.
Un tad jautājums ir mēģināt saglabāt to kausa principu, bet tas bija viens no iemesliem, kāpēc mēs radījām šo intervālu metodi. Pirmkārt, lai būtu tās pašas asinis, tā sajūta, tā dinamika, tas kaut kas savādāks, kaut kas nepareizi. Jo arī Kalnu karalis pēc būtības taktu skriešanā ir tik nepareizi, cik vien tas var būt, bet to visi ir pieraduši un akceptē, pieņem un skriet lūsim. Kalnu karaļa etapi ir tik slimi, tik nepareizi, cik vien nepareizi var būt, bet tā tas ir, dzīve ir interesantāka dēļ tā. Un tad jautājums, ko darīt? Jā, Supervaroņu podkāstā dzirdēju, ka čempionāts paliek, bet taisam tomēr kopējo ieskaiti arī tā kā sezonas griezumā. Tas nozīmē, ka mēs ņemam tīro laiku, arī pēdējā posmā arī tomēr taisam vēl vienu reitingu, kur mums ir tīrā laika, respektīvi, ja Jumiķis startē no 3. viļņa, tad viņi automātiski ir numur 1 posmā. Jā, bet finišā viņi ir 3. Vai 2. Man liekas, ka pat daudz tur tās info būtu. Es vispār būtu priecīgs, ja tas pēdējais posms arī būtu kā fināls gada. Vispār man vismaz liekas vienkāršāk būtu, ja pēdējā posma uzvarētājs ir sezonas uzvarētājs, viens piedestāls, paldies par kūkām. Tas bija pagājušā gada versija. Jautājums, vai tas ir godīgi par tiem, kas visu gadu ir cīnījušies 5 posmus un 6. posmā viņš netiek, vai bijis pasaules čempionātā piekus? Ko darīt tiem olimpiešiem, lielajiem sportistiem, kas norauj iesnas un netiek uz olimpiskajām spēlēm? Viņam jau nepabīda nedēļa. Sports ir sports. Un pie tam, ko es visu laiku gribu atgādināt, mēs esam fizkultūrieši. Mums visas tās lielās problēmas fizkultūriešiem sākās, ka mēs sākam jaukt tās lietas, ka mēs gribam tā kā uz to visu jau skatīties, kā uz kaut ko tur dzīvē vissvarīgāko. Braucam, priecājamies, skrienam un kaifojam, un viss taču tur ir, ja mēs sāksim tur kasīties par kaut kādām nebūtiski skriešanu, tā. Mīļie cilvēki. Nākamā sezona. Ir nākamā sezona. Nākamā sezona, protams, būs asintiņas, būs intrigas, būs strīdēšanās un tā, bet galvenais nelīst iekšā augsto sasniegumu sportā. Un tur tad parasti sākās visas tās problēmas. Jā, jo pārāk daudz reitingu. Un te ir atkal otrs stāsts, ka tajā pašā podkāstā es sadzirdēju to, ka diena ir pārāk gara, apbalvošana ir pārāk ilga, bet tad mēs vēl gribam izveidot vēl vienu papildus reitingu. Apbalvosim kausa ieskaitē sezonas labākos, tad ir čempionāti labākie, un tas viss aiziet tādā bezgalīgā balvu pasniegšanas ceremonijā. Kas jau tā ir gari. Bet, tagad atgriežoties pie tā, kad bija fināls. Bija fināls, kur visi skrēja pēc saviem handikapiem no sērijas. Bija tāda sajūta, ka kāds noskrējis sliktāk nekā viņš būtu noskrējis, vai arī bija tāda sajūta vairāk, ka kāds netika. Jo, ja tā kā Jānis teica, ja tu netiki uz to savējo sacensību, kaut kādu iemeslu beidz sacensību, tur jau nav, vienkārši netika. Jebkurā gadījumā vienmēr kāds nebūs tā, ka vienmēr visi tiks un mēs varēsim tā kā izdabāt. Protams. Vai otrs variants ir tā, ka kāds ir ļoti saskaņojis sezonas garumā, ka viņš būs pirmais, piemēram, ja noskrējas attiecīgi, tā kā pēc punktiem, un tad, cerībā, kad viņam tas fināls varbūt būs, viņš varēs tā ļepu. Viņš var atvieglotāk uzskriet, bet, manuprāt, arī tas fināls ir ļoti svarīgi tīri tiem pašiem skatītājiem. Jo, ja tev izlaiž ārā ar handikapu, un tu zini, ka tas, kurš skrien pirmais, ka viņš būs arī pirmais, vispār visā mums ir daudz labāk nekā pēc tam gaidīt kaut kādus punktus, kad atskrien viens, kuram jau pietiks tie punkti. Tur tāds no skatīšanas viedokļa man noteikti labāk patīk. Es to rēķinu atkal. Ir karaliskā distance, lūžu distance. Tā jau pieņemama visgarākā, vissmagākā, visgrūtākā. Ja Kristaps Bērziņš Smeceres silā uzvarēja bez intrigas un žāvājoties un garlaicīgi, tad šeit viņam trīcēja kā aizstartē. Un, labi, viņš ir pārliecinoši pirmais, bet tā sajūtiņa jau nebija tāda, ka man liekas, tas ir tas pats foršākais. Tas adrenalīns, tā dzirkstelīte, un man liekas, ka man no malas. Es nezinu, kā man būtu pašam, ja man būtu 19. jāstartē. Dzeņu pārs man skrien virsū. Vai 17. Jā. Bet... vai ļauj noķert 17. un tam mačojās savā starpā? Jā. Bet es saprotu, ka tāda vai bija kāds tāds īpaši nelaimīgs gadījums, kas bija sezonas līderis un nefinišēja tur, kur viņam tajā pozīcijā, kur jāatrodas, man liekas. Teiksim, Roberts Glāzers, kurš nepiedalījās, tāpēc, ka viņam bija svarīgāki mači, bet droši vien, ka varbūt Stenbuks viņam nebija prioritāte. Tāpēc, ka bija Latvijas čempions krosā nākamajā dienā. Pēc tam Baltijas čempionāts attiecīgi. Jā, bet tas ir kaut kas, es domāju. Bet ja tu neierodoties tiec pasludināts pa sezonas čempionu, tas nav. Vai tas ir baigi veicinoši? Un pārējie, tu atbrauc uz sacensībām, kur pat nav varbūt tas uzvarētājs nav. Un atkal būs nākamais variants. Būs tā, ka
tu atbrauc un, piemēram, kaut 5-6 atbraukuši, kur jau zina, ka viņi būs pirmais trīnieks un viss. Un atkal tās sacensības izvēršās pilnīgi savādāk. Tu liekas, ka wow, es esmu uzvarējis, bet uzvarēju jau nebija tie 3, nebija tie 2, tāpēc, ka viņi jau var neatbraukt, tāpēc, kad ir bijis tā, ka neatbrauc vienkārši pēdējo gonku, tu jau zini, ka tu jau esi reāli tur savāc maksimāli daudz punktus un viss, Vēl tāds viens gadījums ir, teiksim, Ilona vai Daģi visu sezonu sacentās pret Zandu Malančuku, 2 spēcīgākās tajā distancē, buka distancē. Un tad Ilona bija sakrājusi diezgan daudz tādu handikapu punktu ziņā, bet tas viss finālā pārvēršās par 15 sekundēm, laikam, atšķirību. Un tad, protams, ka Zandai Malančukai tā 15 sekundes tas nekas nav. Un, protams, ka viņa apsteidza. Tad vēl bija tas it kā Kalnu karalis, kur it kā Ilona ir spēcīgāka, bet tas finālā pilnīgi neko nedod. Tas tieši čakarēja tevi. Un vispār tas Kalnu karalis bija tā kā atstāts reti kurš. Tikai tie, kas tiešām pa Kalnu karali sezonā cīnās, tikai tie tam pievērs uzmanību un pārējie tā. Komandas cīņā tas bija būtiski. Jā, komandas cīņā tas ir ļoti būtiski. Jā, tur jau šogad pirms paša sezonas sākuma tai komandai, kur domās par punktiem, vajadzētu saprast, kuri tad būs tie komandā iekšēnē, kuri tur varbūt neskrien pa piedestālu, bet ka varbūt ka tad viņi iespringst uz Kalnu karali, kas ir reizēm komandai svarīgāk nekā tas, ka viņš tur atskrien. Man vispār tajā sakarā bija pat kaut kāds aizdomas, vai tik nebūs tā, ka tas Kalnu karalis būs pašā finišā, un tad visi grib to vietu saglabāt. Teiksim, Lūsija pirmo vietu grib saglabāt, vai Bukā grib saglabāt pirmo vietu un neriskēt ar to, neskriešies to Kalnu karali ātri, noskrieši mierīgi. Tad, ja tas būtu pašā finišā, tu pasties aiz muguras, to neviens nesako, un tad uzbojas. Mēs pagājušajā gadā mūsu komanda, es nemaldos, mēs kaut kādus 3 posmus tai komandai, ar ko mēs cīnījāmies, mēs zaudējām burtiski pa pāris punktiem. Turpat, tur tad arī ir tas tie 2,5, 3,5 soļi tajā Kalnu karalī. Tur 1 sekundi. Mums pat tiešām bija sanāca tā, ka mēs skaitījām, ka mums vajadzēja 1 vai 2 sekundes, un mēs būtu to komandu izcepuši tajā posmā. Jā. Tā kā, tur ir tā matemātika un tās niansītes, ja saliek kopā, viņas ir svarīgas. Jā. Tā kā, bet, jā, tā ir. Protams, visās pārējās posmos ir izdevīgi, ka tas Kalnu karalis ir pašā distances sākumā, lai būtu godīgāk pret lūšiem un bukiem. Viņi jau, es saprotu, es zinu, ka Kalnu karali jau tur nevar izvēlēties, ka tur, kur tā daba māte viņi iedos mums, tur viņš tiek kur nebūs sastrēgumi. Gan sastrēgumi, gan jā, kur viņš vienkārši ir, kāds tad viņš būs vispār, jā. Protams, ka vienmēr būtu forši, ka Kalnu karalis arī būtu finiša taisnīti, varbūt, jā, ka tu vari tad arī visi viņu uzskrīt. Es pierakstīju. Fināla posmā Kalnu karalis finišā. Finiša taisnība. Tikai sacensību centra, tad vajag grūti jāizdomā, kā uzbūvēt tajā Kalnu galiņā. Gaiziņš kaut kāds. Sprints jau dažreiz ir tā bijis arī, kad ar jūru atceries, toreiz arī bija. Ātrum. Mēs jau runājām toreiz, ka vispār, ja būtu fēni tas finišs, protams, tāda vēlme, kad ja finišā nākot iekšā, ka viņš būtu tāds garāks un ka tas komentētājs jau laicīgi varētu runāt, bet tur jau arī redz, to tā gribēt var, bet... Zini, kas jābūt fēni? Katrs klubs taisītu savus regulāros lokālos mačiņus un iekoptu 6-metrīgi platas takas un vismaz 20 kilometrus, lai nav tikai pļaviņās tāda viena izcila vieta, kur... Tieši tā. Mums Ogrē ir. Par Ogru nešaubamies. Jā. Par apbalvošanu, ja mēs tagad varam tam pieskarties. Droši. Man bija tāda doma, viņa nav jāievieš varbūt šogad, bet varbūt, kad var pamazām uz to virzīties. Man ļoti patīk tās UTMB princips, kā viņi apbalvo dalībniekus. Kad viņiem, cik es saprotu, ir top 10. Jā, top 10. Un tad ir vecuma grupas, ir burtiski 1, 2 un viss. Man tā liekas, cik es esmu skatījies sarakstos, ja mēs ņemtu kaut kādu buku un noliktu uz piedestālu top 10, tad tur gandrīz vai visas vecuma grupas arī salasās. Un tad, varbūt Stirnbukā var atstāt tur, no 70 un uz augšu varbūt viņus izsaukt. Es to tādā kontekstā ar sevi kaut vai. Es būtu krietni priecīgāks dabūt 8. vietu Lūsiju, nevis būt pirmais savā vecuma grupā. Bet tas arī, manuprāt, būtu viena apbalvošana. Tas iekonomētu laiku, tas noņem torgiem kaut kādus tur darbus.
saulainā laikā, jā, varbūt kādu lieku alu neizdzertu, jo viss pasākums būtu īsāks, bet to arī var pielabot, vienmēr padomāt. Bet, es taisītu ātrāk to apbalvošanu, jo cik es redzu, ir tā, ka reizēm tā apbalvošana mēdz ievilkties, un ja posms ir kaut kur tālāk, jo forši jau ir, ka pašās beigās, ka tie cilvēki visi tur ir tajā laukumā, protams, leģendārā loterija un tā, bet man liekas, ka tas varētu vienkārši sanāk, tā mēs Latvijā viņas, laikam, esam baigi tā pārlutinājuši tās apbalvošanas. Cik es esmu dzirdējis Igaunijā, tur tas viss notiek tā ļoti vienkārši. 1, 2, 3. Šis ir īstenībā ļoti tāds ieteikums, kas ir vērā ņemams, kas ir jāapspriež. Bet šobrīd tas varbūt nav tik izteikti, bet kādu laiku atpakaļ mums diezgan daudz bija tādas negācijas, kad ir pārāk liela šīs vecumgrupas. Kāpēc tikai 3 vai 4 tur? Arī tā pašā UTMB ir, es tagad skatos, Gauja Trails saka, ik pa 5 gadiem viņi skaita. Bet 1, 2 tikai izsauc, vai ne? Es tā saprotu, jā. Jābalvo trīnieks, man liekas, bija vecumgrupās. Jā. Bet šis kaut kādā ziņā jau pārsvarā ir tā, kā tu saki. Tie, kas ciestu, tie ir jaunāko vecumgrupu dalībnieki un tā kā seniori. Jaunākos var arī, par jaunākiem es gan neesmu baigi tur pētījis, jā, seniori. Es arī laikam tā kā skaitos jau seniors. Senioriem īstenībā bija tā lielākā sāpe, kad reku, man bija 60 gadi, tagad man ir jācenšās tur bezmaz vai ar. Man ir 60, es esmu 70 gadnieku grupā, kaut gan man tur ir, kas tur. Okay. Bet tas dalībnieku skaits arī tur nav pārāk liels, tas jau arī skaidrs. Un cik reizes mēs esam gaidījuši vēsturiski apbalvošanu vecākā vecuma grupa sieviete lūsi. Tā vienkārši ir jāsagaida tā 3. vieta, jo trasē ir tikai 4 viņas vai 3 vai. Tas vienmēr ir tā slīdēni, bet varbūt, kad viņas, šīs vecuma grupas mēs varētu motivēt kaut kā savādāk. Es šobrīd nezinu, kā. Es pats esmu saņēmis, apvienotāju karalistē, tu saņem kaut kādu virtuālo par vietu savā vecuma grupā. Es tieku izsaukts, pieminēts, bet man iedod virtuālo dāvanu karti, pa kuras var nopirkt. Anglijas gadījumā tā bija fotografija. Tieši viena fotografija no trases. Bet tas atvieglo tas process, tad viņš nav tik garš un tas ir. To varētu, šī tāda lieta, ko varētu varbūt pafantazēt un paštukot, jā. Kā tev liekas? Citreiz tieši patīk uzkavēties ilgāk, ja ir labs laiks. Un es tā arī neesmu domājis. Tik ļoti, ir kaut kāda, ko mēs attiecībā pret skolēniem tur, piemēram, mums ir jauno ģeogrāfu skola, kur jābalvo ir skolēni, un tad viena no tām idejām ir, ka no katras top 3 absolūtais, bet savukārt no katras, klases pa vienam tikai. Un viss sastājās uz vienu lielu piedestālu. Tas tā, ja gribi iekonomēt laiku un negribi ilgi uzkavēties. Bet drīzāk es pat domāju, ka jūs to labāk zināsiet. Un, tas ir organizatoriskais jautājums, ko. Bet arī šeit mēs jebkuru labu pieredzi un lietas, kas ir nolūkotas kaut kur citur, UTMB vai vienalga, kur ļoti labprāt gaidīt ieteikumus un kaut kādas idejas. Tur ir tā kaut kāds vienkāršs variants, ir pat labāks, ka tu esi viņus. Bet par individuālo čempi, tad vismaz šajā telpā es saprotu, ka mēs sliecamies pie tā, ka iedzīšana būtu labs formāts kā noslēguma posms. Vai tā es saprotu no Jāņa, ka pilnīgi noteikti tas no Reiņa? Es domāju, ka man liekas, ka tā intriga saglabājas līdz pašām beigām. Tur varbūt var padiskutēt, vai tās laika atšķirības ir pietiekams. Protams, tās nekad viss neapmierinās. Tur nevar uztaisīt vienu laika atšķirību, precīzi aprēķināt pa punktiem. Tur 1 minūte 45 sekundes, tad pēc tam pēc 5 sekundes. Tas būtu pārāk sarežģīti. Tā kā biatlonā tas īstenībā iedzīšana kādi klasiski. Tur tāpat ir, jā. Labi, bet laikam tas nav organizatoriski, būtu šausmīgi sarežģīti. Jā, tad. Ka ir konkrēti laiki starpā? Jā, tieši tik punkts, izvirzījies priekšā. Bet atkal ir vēl grūtāk matemātika un vēl grūtāks menedžments un vēl grūtāk izskaidrot. Tā vizuāli, kā notika šajā sezonā, tas viss izskatījās ļoti tā atraktīvi, ka pa pāriem izskrien. Tā kā nav šķirstā. Es pat dzirdēju no malas arī, ka daudzi no tiem, kas gaidīja vēl savu startu, kad arī viņi teica, ka viņi beidzot redzēja sejās tos cilvēkus. Jā. Tas arī man nebija tas pats, kad
ka redzēja reāli, kas tie tādi ir, kas skrien. Pirmie 10, patiešām bieži vien tikai zina, ka uzvarēja tas, vai trešais bija tas, tad tu redzi reāli, ka šitais skrien tam pakaļ. Nē, man ļoti patīk. Man bija tāds azarts. Un tā kā baigi. Jautājot par tām sekundēm vienkārši. Cik tās sekundes vai tās sekundes ir? Es piekrītu tam, ka vajag būt vienādām sekundēm no 1 līdz 20. Jo, ja mēs kaut ko tur sāksim, tad būs traki. Tā kā labāk, kad ir, tu zini, ka tu esi 5. savā tajā lūsī, tad tu arī attiecīgā tā sekunde tev ir. Es domāju, ka tāpat jau uzvar stiprākais. Beigās tev lietas, kā tu gribi, tās sekundes, princips jau ir ļoti vienkārši. Jā. Man vēl patīk tas tā lieta, ka tev iedzīšana, tas nozīmē, ka tev jāķer ir. Nav tā, ka tev viss sāk skriet, es tagad paskriešu lēnāk, tā kā bišķiņ, jo daudz tas, ko, es nezinu, vai tas ir labi vai ne, bet kad bija tas, kad tas sākums daudziem bija pārforsēs un tā, ka viņiem bija jābēg. Jo parasti gonkā tā, ka tu sāc skriet, visi ieņem kaut kādu ātrumiņu un viss aiziet. Tu redz, ka man tas manējais konkurence pat tā skrien, es tādā čilā ne, bet, piemēram, 5. vieta noteikti neiegriezties sarkanajos. Un tad viņiem bija tas sākums, bija tā, ka labi, viens skatās uz to, ko jāskrien, es turēšu kārtīgi kājas augšā. Jautājums, cik ilgi tur tas kājas, tādā normālā kadencē. Tā jau bija trase ļoti svarīga. Es arī neslēpu, ka es pirms tam biju aizbraucis 3 reizes izskrietu aplīt ar domu, kad mēģinātu tomēr pacīnīties par to augstāko piedestālu. Bet arī tas man tur ne... Jo tur jau startā tie pirmie 800 metri bija jāskrien ar galvu. Un ja galvu tur izslēdz, tās gonkas tur arī beidzās. Jo jankas, viss bija jāskrien sākumā janku pauguriņu, un tad tikai sākās skriešana. Un tie, kas to tur neievēroja, es domāju, ka viņiem tas pulsiņš tur arī palika sākumā. Cilvēki vairāk skatīsies pēdējo posmu, varbūt vajag tieši tā, ka pēdējais posms zina, kad būs, kur būs, kāda būs trāsa, un tad cilvēki brauks laicīgi, uzskriet, pa šiem gadiem, tas jau vien jau redz, kāpēc, ja kāds man jautās, vai man patika pēdējā sezona, es nekad nebiju braucis uz Stirnabuku, skriet 3 reizes trasi, kam, lai Vāverē vinnētu gonku, tā, ka benzīnā vairāk aizgāja nekā balvās, tā, ka bet bija labi, 2. vieta, žēl. Jā. Nekas. Nākošais es skriešu lūsi, tā kā trenēties jaunieši. Jā. Tiešām, jā. Tā kā dabūsiet iekšā. Tu gatavojies vai pirmajai ultrai? Nē, starp citu, es neesmu, izrādās Stirnbukā nereiz skrējis lūsi, pat nevienu gonku, tā kā mēģināšu salasīt 1. sezonu uz vecuma dienām. Jā. Pirmā vilkpiereiz? Nē, tas nenotiks nekad. Nē. Nekad. Pierakstiet. Es domāju, ka mēs esam ļoti labi parunājuši šo. Un gaidām vērtīgas ieteikumus. Jā, un gaidām ieteikumus. Jā, visiem, kuriem ieteikumi, droši sazinieties ar mums, apakšā rakstiet komentāros vai sūtiet Rimantam vai man, un tad mēs skatīsimies. Bet tagad, nevis pēc trešā. Jā, bet tagad, tieši jums ir tieši 1 nedēļa laika no šī brīža. Kas nav slikti. Jā, un taisiet augšā komandu. Un komandas, taisiet komandu. Domājiet krēklus, domājiet, kā jūs atšķirsieties. Un gaidām 1. posmā un nolikumā. Tiekamies trasē. Tiekamies trasē. Paldies!